Čau visi, un šeit Prebzī, un šis ir mans pirmais videoklips. Un šodien mēs mācīsimies spēlēt, un spēlēsim arī Minecraft. Sāk jauna pasaule, un vācam pirmo vudu. Piedēriet par nelielajiem lagiem, tas tāpēc, ka daudz programmas datorā, liela atmiņa aizņemt. Ok, sāksim arī mašrūmas, tā lai pēc tam var uztaisīt mašrūmu šķiu. Un, jā, sāksim darboties Minecraft pasaulē. Tad, ko es gribētu teikt jauniem spēlētājiem, kas vēl nav, tā sākuši pa īstam spēlēt Minecraft uz zombie modu, un pārējām mobu modiem, piemēram, tur normal, hard un pārējām easy. Es gribētu viņam teikt, kad pirms jūs liekat uz tādām lietām, vispirms uzceļiet māju. Jo kad es biju noobs Minecraftā, tā bija man lielākā kļūda. Es vācu visu nakti materiāls, un tad man vienkārši zombijs nosida, un man izkrita visi 3 staki ar koku, un es biju ļoti nelamīgs. Tāpēc nepieļaujiet šo kļūdu. Tas ir crafting bench. Crafting bench. Tā. Sākumā uztaisīsim cirvi, lai ātrāk visu šī padarīšana iet. Tā. Ātrāk cirdīsim arī. Pagaidām es iejūtos nūba lomā un spēlēju uz peaceful, lai jums labāk parādītu jauniem spēlētājiem, kā jāspēlē. Tā. Sāksim jau pirmos pamatus, lai viss sāktu ātrāk strādāt. Abolīts. Tā. Vienu. Un ieliksim pirmos pamatus. Sāksim mašumus. Pagaidām celsim mazmāju, lai tas nekarāja tik daudz vudu. Piedod, es drusciņi uztraucies, šis mans pirmais videoklips, tāpēc es saprotošu drusciņi par to, kad drusciņi raustos. Tā. Starp citu, tas ir labi, ja jūs sākat pie džungļiem un pie ūdens tilpnēm. Tā kā jo tad, kad jums vajadzēs, piemēram, mājai kaut kādu stīklu vai ko, jūs mierīgi aiziet un to dabūjat. Vai, piemēram, koku, lai pabeigtu mājai pirmo stāvu, piemēram, ja jūs gribat celt viņu lielāku. Tāpēc tas tā kā diezgan labi, ka jūs tādu dzīvojat. Tā. Tātad mājas pamati ir ielikti. Es neko pagaidām tā netaisīšu lielu. Uztaisīsim vienkārši maz māju. Un es drusciņi nostapūšu, lai viss tas iet ātrāk. Lai mums nav šeit vienkārši jāgada laikos. Jā. Un es esmu atpakaļ. Un mājai tagad ir jādabū stikls un jādabū arī akmens.
Un šeit man ir maz tāda vietiņa, tāds mazs spots, kur var būt dažāds materiāls. Tā. Izskatīsim, cik mums vajag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28. Mums vajag 28 sand bloki. Mums vajadzīgi. Lai savāksim pēc tam, no viņiem iesācējiem saku, ka var uztaisīt brikus, tātad ķieģeļus, un ar to jūs varat vienkārši sev uzlabot māju, kaut kā drusku viņu izpimpot, tā lai jums smukāk viņa. Tātad diezgan maz vuda ir palicis un jāčupo vēl. Tāpēc to nocirtīsim šo kociņu. Jā. Un pirmā mūsu sērija ir pusē. Drosim pārpusē. Un es vēlētos teikt, kad jā. Turpiniet skatīties mans videoklipus iesācēji, un arī es gribētu novēlēt saviem draugiem, lai viņiem labi spēlēs Minecraftā, un es gribu pateikt, ka nākošajā sērijā mēs pabeigsim manu māju, un dabūsim ļoti daudz akmeni. Un tad, jā, iesim tad uztaisīt mājai jumtu. Un kamēr mēs mainosim, tikmēr mums būs gatavs jau stikls. Un mēs varēsim pabeigt taisīt māju. Tā kā skatieties tālāk. Taisīsim tagad no Mineshaft. Un šeit arī ir mūsu akmens. Tātad mums tagad jāpietiek pickaxam un lapstai un nē, mums pagaidām pietiek. No sākuma uztaisīsim krāsniņu, lai iesākas smeltoties stikls. Un iesim dabūt drusniņu vēl koku, jo mums to vajadzēs ļoti daudz. Tad jau sāks nakts. Žēlīgi. Tātad tā, mums mums viss Tad testēsim visu. Tad mums tagad iesācējiem atkal ir padoms. Ja jūs negribat atrast kolu, jūs to vienkārši uztaisāt šādi. Tad augšā ir nepārstrādāts koks un apakšā ir pārstrādāts koks. Un jums iznāks ogla. Vienkārši tas neko nemaina no parastās ogles, ko jūs varat izmainot. Tā kā jā. Sērija iet uz beigām, un es gribētu teikt, visi rakstīs komentārus un vienkārši spēlēt Minecraft. Jo Minecraft ir ļoti
laba spēle, ko tiešām es iesaku visiem